Rudens laikā Rudens laikā es ļoti labprāt skatos uz krāsainiem kokiem, es ļoti labprāt braucu pa Latviju pa dažādām vietām. Rudens laikā es ļoti izbaudu to, cik Latvija ir dažāda. Viena maza Latvija, cik viņa var būt dažādās Latvijas malās apbrīnojami. Tad nākamais jautājums. Man patīk skatīties? Uz jūru. līdzdalībai vajadzētu. Līdzdalībai vajadzētu notikt dabiski. Man ļoti gribētos, ka cilvēkiem tas tā vienkārši sanāk. Nu, tā kā gribās. Un līdzdalība ir svarīga, Jo mēs paši no tā esam ieguvēji. Es domāju, ka tas arī ir lielā mērā atslēga visai demokrātijai, līdzdalībai, ka tas jau mums pašiem ir vajadzīgs, un mēs paši no tā esam ieguvēji ilgtermiņā. Varbūt, ka pirmā mirklī tā nešķiet, bet jā. Ants, paldies par tavām ātrajām atbildēm, kuras sanāca arī tādas mazliet jau gandrīz saturiski izvērstas un tāds forši ievads mūsu sarunai. Jā, tu esi vēl līdzdalības sarunās, mēs runājam par līdzdalību, kā jau arī pats nosaukums šo sarunu liecina, un mums ļoti interesanti tava pieredze un tavs viedoklis, bet varbūt, ka tu vari padalīties vispār, kā tu vispār skaties uz līdzdalību, tu jau ieskicēji, ka līdzdalība ir svarīga, bet kāpēc tomēr tā līdzdalība ir svarīga? Kāpēc mums te vispār vajag par to runāt? Ja? Mēs varētu par kaut ko citu arī runāt, bet kāpēc tomēr par līdzdalību? Mums, ka pēdējā laikā arvien vairāk, lai cik tas paradoxāli nebūtu, mēs kā valsts un sabiedrība ir kā augam ejam uz priekšu un vajadzētu domāt, ka mēs kļūstam arvien gudrāki un stiprāki, bet kaut kā, man liekas, tieši tādā demokrātijas kontekstā vienlaikus, bet saistībā ar visām radikalizācijām un polarizācijām, ļoti daudzos aspektos, man liekas, demokrātija pat iet uz atpakaļ. Arvien vairāk ir cilvēki, kas netic demokrātijai, arvien vairāk ir cilvēki, kas uzskata, ka mums vajag stingro roku vai ka demokrātija galīgi nerullē. Man liekas, ka te viss ir signāli, kas arvien vairāk apliecina to, ka mums tā līdzdalība ir svarīga, jo kamēr tu pats neesi to līdzdalību piedzīvojis, kamēr tu pats neesi piedzīvojis, ka ir kaut kādas lietas, ko tu vari ietekmēt, ka tu vari vienalga, vai tu kā ziedotājs kaut kam dod, un tu redz, ka kaut kas ar to naudu notiek, vai tu kā brīvprātīgais piedalies, vai tu elementāri iesaisties skolas vai pagalma dzīvē, kurš, ja? Kamēr tu nepiedzīvo to, tikmēr tu acīmredzot tam arī netic. Man vismaz tā gribētos domāt, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis to savas līdzdalības vai sava kaut kāda devuma augļus, ka viņš arī tad daudz vairāk tic tam lielajam jēdzienam, proti demokrātijai, kuru man gribētos domāt, ka ir tā kā tas, uz ko mums ir jātiecās pagaidām. Ansi, tu pats tici demokrātijai? Kopumā jā. Es laikam varu piekrist arī tiem, kas, es nezinu, kurš ir autors tam, ka demokrātija nebūtu nav labākais veids, bet nekas labāks arī nav izgudrots. Tā kā es tam droši vien man ir jāpiekrīt, jā. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti un es neslēpšu ļoti daudzus epizodus, kurās liktos, beidzam ņemties, vienkārši daram tā. Bet tu saproti, ka tas ir ļoti nedemokrātiski, jo tad kāds tad būs tas, kurš piecelsies un pateiks, stop, daram tā. Un kāpēc tieši viņš? Un kāpēc tieši viņš, vai kurš ir teicis, ka nav jau noslēpums arī. Man ir tās ir sajūta, ka ko var tas ir tik pašsaprotami, bet es teicu, kā vajadzētu darīt, kāpēc mēs tā vienkārši nevaram izdarīt. Mani nesadzird. Tajā brīdī, protams, demokrātija prasa tādu gatavību saprast, ka tas var nenotikt tā, kā es gribu, un lai cik reizēm šķiet, ka varbūt pat reizēm var izrādīties, ka objektīvi mans risinājums bija vislabākais, bet vairākums tam nenoticēja un notika nepareizi. Tā var gadīties demokrātijā, bet ilgtermiņā es tomēr ticu demokrātijai. Tavuprāt, kas ir tās lietas, ko mēs šobrīd redzam līdzdalībā, ja mēs skatāmies? Tāds baigi apmēram jautājums no akadēmiskajiem plauktiem, bet tu vairāk no savas personīgās pieredzes. Ko tu redzi? Tu strādā, tu šobrīd vadīji aktīvo iedzīvotāju fondu, ja jums tur neaugluži miljonus projektu ir arī saistībā ar līdzdalību un demokrātiju, bet es pieņemu, ka vismaz kādi vairāki simti noteikti. Kas ir tās tendences, ko var redzēt, kas vispār notiek Latvijas sabiedrībā? Es nezinu, vai tās ar pa tendencēm, bet tas, ko es arī jau nākot uz šejien pie sevis nodomāju, tādas divas lietas, kas viena otrai ir pretī un ko es arī sasaistu, kur es redzu pozitīvo un negatīvo. Proti,
kaut kādas jaunas vēsmas, jaunienācēji, kas nāk ar tādu citu enerģiju, un tu redzi gan ar efektivitāti, gan ar tādu tā kā, droši vien tā deksme ir arī tā, kas iedod arī kvalitāti un efektivitāti. Un tad es vienlaikus redzu ļoti lielu stagnāciju daudzās vietās, un daudzās, kur vienkārši notiek tādas organizācijas vai cilvēki, kuri ir pilnīgi neizbēgami vienā brīdī piekūst. Un tas, manuprāt, ir dabisks process, un cilvēkam pašam vienā brīdī jāsajūt, ka varbūt tajā vietā tu tā kā, varbūt no sevis esi visu atdevis, un tev vienkārši jādod kādam citam vieta iespējams. Un, diemžēl es redzu, ka ir ļoti daudz jomas vai vietas, kurās, man liekas, varētu būt daudz lielāka attīstība, ja vien nebūtu ieslēgusies stagnācija ar to, ka ir ērti tā kā ir, un jau mēs braucam pa kaut kādām iebrauktām sliedēm. Un tad vienlaikus ik pa brīdim mēs varam redzēt, par tiem ir milzīgs prieks par tādiem projektiem un organizācijām, kuras pilnīgi nezināmas, un tajā konkursu un atlases posmā jau ir ļoti grūti tas, jo tad tu ir organizācijas, kuras tu zini, un tad jau tur viss notiek, un tad ir tie, kas tie tādi. Un tad beigās tāds prieks, ka tu viņiem esi iedevis finansējumu, jo tu redzi, ka tur ir dzirkstele, tur ir vēlmes, un tur viss notiek. Līdz brīdim, kamēr viņi arī varbūt atklās un iestagnēsies. Vienam ir risks tajā situācijā. Ļoti interesanti, varbūt, ka tu arī ieskicēt, no kā uz ko mainās līdzdalība. Kāda bija, piemēram, 5 gadu, 10 gadu? Un kādas ir tās tendences, kas tagad notiek līdzdalībā? Man vajag grūti tā ir pateikt. Jā, es nezinu, vai es varu tādā veidā novērtēt, jo ir lietas, un, teiksim, mana lielākā... Mans ilgākais laiks šajā visā līdzdalības jomā ir bijis Valmieras novada fondā un saistībā ar labdarību un ziedotājiem. Un tur es viennozīmīgi tajā laikā, tas bija pirms 5 gadiem beidzu, pirms tam 15 gadus tur biju. Un tajā laikā es viennozīmīgi jūtu tādu paudžu maiņu ar to, kas riktīgi jūtu ar kāda vecuma cilvēkiem. Par ziedošanu mēs runājam. Es riktīgi jūtu, kas bija 50 plus, un tad ir tā kā, apmēram mūsu vecuma cilvēki, kuriem tajā laikā ap 30, 35, un tad saprot, ka viņi ļoti bieži nāk ar pilnīgi citu gatavību, atvērtību. Viņi ir gatavi dalīties, jo tā ir, droši vien, tā ir viņa nopelnīta nauda, ar kuru viņš ir gatavs arī dalīties, un viņš saprot vērtību tam. Un tad ir ļoti daudz, un es ar to nemēģinu tagad aizskart cilvēkus, kas ir vecāki par 50, 60, jo arī viņu vidū ir ļoti daudz cilvēku, kas ziedo un redz vērtību, bet ļoti raksturīgi tomēr bija tā kā tiem cilvēkiem, kas ar tādu, iespējams ar to padomu skolu, kur, tā kā tas nav mans, es tajā nepiedalos, tādi bišķīt, tā kā tāda, mazliet mafijas tipa cilvēki reizēm arī ļoti bieži, vai īpaši biznesa vidē, kuri ir stipri atturīgāki no tā, un tur es ļoti jūtu to tādu paudžu nomaiņu. Tas bija ļoti interesanti. Tiešām interesanti. Jā, un varbūt, ka tu vari tomēr ieskicēt. Tu tomēr esi taču tajā vidē kaut kādas, varbūt, tendences tu jūti, kas notiek, kas mainās. Vai varbūt nemainās, es nezinu. Varbūt vienkārši organizācijas mainās. Es domāju, ka tas, man ir diezgan liels aizdomas, ka mainās cilvēki. Un tajā brīdī, kad tas, ko es jau teicu, ir kaut kādi jauni cilvēki, kas ienāk, tad viņi arī ir tie, kas ienes to jaunu kaut kādu elpu, jaunu dvēsmu. Kāds pavelk līdz vēl kādu veco, bet visādi citādi. Pašas līdzdalības tendences jau, cilvēki piedalās likumdošanas izstrādē, tie, kuriem tas padodās un kam patīk, tiem cepur nost, ka viņi tur iet un neatlaidīgi to dara. Ir cilvēki, kuriem patīk rīkot piketus, ir cilvēks, kuram patīk skubināt citus brīvprātīgo darbu, un tās jau lietas, manuprāt, nekur nepazūd un turpinās. Droši vien ir, bet tā ir tāda absolūta sajūta līmenī. Brīvprātīgā darba jomā, es domāju, cilvēki ir arvien atvērtāki. Droši vien tas kļūst populārāk, kaut kādā mērā cilvēki vairāk saprot to, ka to ir vērts darīt. Vai savukārt mēs no otras puses organizācijas esam gatavi uzņemt brīvprātīgos un tā strukturēt ar viņiem strādāt. Tas, manuprāt, ir šobrīd lielāks jautājums. Jo mēs tā kā vairāk ar brīvprātīgo tā kā jomējam uz priekšu. Man domājot par tiem jauniem, par tiem jaunienācējiem vai vecajiem, man ļoti interesanti arī pašam priekš sevis bija. Tātad es pirms gadiem 4 atgriezos savā iepriekšējā dzīvesvidē. Tad no Valmieras atgriezos Kurzemē dzīvot mazajā Sabilē. Un man pēc tam, tā ir tiešām ļoti maz pilsētiņa, kurā ļoti visu laiku rudeņos bija tā sajūta, tur aizbrauc rudenī uz mammas mājām, un tu saproti, ka tā kā viss ir drūms, un viss tad toņi beigsies, un pasaules gals, un apokalips, un tā bija tāda ļoti klasiska sajūta, tādā ļoti lielā daļā mazo pilsētiņu.
Vasarā jau citādāk, tad tu redz dzīvi citādāk. Bet tagad ir tā, ka ir kaut kādi, es nezinu, kas ir tie atsevišķie pavērsieni, varbūt tāpēc, ka es tai vietā esmu jauns, un varbūt par to arī stāsts, ka vienkārši es esmu šobrīd kā tāds jauns elements tur, ir vēl vairāk jauni cilvēki, kas ir ienākuši tur dzīvot, kas ir atgriezušies dzīvot, ir atsevišķi jauni uzņēmēji uzradušies, kas ir ļoti sekmīgi pat uzņēmējdarbību uzsākuši, mazajā sabilē, kurā nekad nebūs. Ja? Nu, tāds cilvēku, to, kas tur dzīvo gadiem, tiem ir klasiska attieksme, ka te jau nekā nebūs. Un tas arī, man liekas, raksturo to, kas tā kā, nu, to stagnāciju tiem, kas ilgstoši ir vienā vietā, tu piekūsti no tā, un tad ienāk kaut kādi jauni elementi. Nu, mēs tagad esam šajā gadā vasarā nodibinājuši jaunu biedrību Sabilas attīstībai, kurā ir vairāk nekā 10 aktīvu biedru, tā skaitā ir vēl vismaz 10 cilvēki, kuri nepievienojās uz dibināšanu, bet bija sarunu procesos un bija tā kā pie prāta vēdras un pie kaut kādām idejām. Tā kā kaut kādi lūk tie jaunie elementi, tā skaitā uzņēmēju tipa, un tas ir vēl viens moments, kas man liekas mums, bet es pat ne par demokrātiju, bet par nevalstisko sektoru un par nevalstiskām organizācijām Latvijā. Tas, kas mums pietrūkst, mums klasisks Enviošniks ir tāds mīksts pūkains, bet viņam pietrūkst tā uzņēmēja gēna, kas prasa mazliet tādu lielāku švunku, ambīcijas. Reizēm arī varbūt būt nešpatnākam un provokatīvākam. Un to es ritīgi šobrīd redzu tajā mūsu Sabilas biedrībā, tādas dzirksteles, kuras kaut kur, es ceru, ka arī aizvedīs. Jā, prieks dzirdēt, tiešām wow. Pašam prieks. Jā. Prieks būt klāt. Cik tas ir svarīgi cilvēku labsajūtai, tik līdz tu kaut kur līdzdarbojies un kaut ko iekustina pilnīgi tā kā molekulārās daļiņas, viena otru vienkārši iekustina, un tas process vienkārši izrādās no tā, ka nekad nekas te nebūs, pēkšņi izrādās ir kaut kādi elementi, kur ir spējīgi kaut ko pilnīgi savādāk ieviest. Netrūkst jau joprojām to, kuriem nekad nekā nebūs. Un viņi jau tur arī paliks. Jā, liela daļa. Jā, liela daļa tur arī paliks. Varbūt ieraudzīs, ka tomēr var citādāk. Man savukārt šis iedeva to kopienas sajūtu. Tas man ir personīgi baigi svarīgi. Man vajag to, jo īpaši Covid laikā pilnībā mēs tā kā sēdējām katrs savā sienā un nebija vispār pat iemesls iet no mājas ārā. Man ļoti vajag to piederību tai vietējai kopienai. To es tagad arī par šo biedrību un domu biedriem vismaz arī vēl tādu jaunu saskarsmes punktu arī citā jomā ārpus skolas un bērnu dārs, kas citādi būtu mans tāds vienīgais saskarsmes punkts ar vietējo kopienu. Vienkārši kapitāli. Tiešām prieks dzirdēt. Bet, teiksim, kas tavuprāt ir tie nosacījumi, kam ir jānotiek, jāizpildās, kā mēs sakam, nosacījumi, kam ir jābūt, lai vispār šādas iniciatīvas varētu rasties un notikt. Jo ir skaidrs, ka kaut kur tas notiek, kaut kur tas nenotiek, un tam ir kaut kādi iemesli. Tavuprāt, ir kaut kāda universālais checklists, ja mēs varam pateikt, tik, un tad mums bām ir attiecīgi daudz punkti attīstībai. Ja tu taisi Sabilas attīstībai, mēs varētu ielikt jebkuras vietas attīstībai. Viena no lietām, kas pilnīgi neko jaunu nepateikšu, bet tas ir cilvēks, un es domāju, ka tā tomēr, lai cik tas mums nepatiktu, varbūt kādreiz, bet tas 1 vai 2 vai 3 kaut kādi aktīvie līderi, kas ir gatavi vilkt un runāt un skubināt, tas ir, man liekas, viens no priekšnoteikumiem. Jo pat ja būtu, teiksim, domu biedru grupa, bet viņiem nav neviens, kurš ir gatavs vienā brīdī, hei, davai savācamies un daram, viņi var tā dombiedru grupu var izšķibēt, un tā iniciatīva var, tā dzirkstele var neuzšķilties, varbūt tā varētu teikt. Tā ka tas kaut kāds 1 vai 2 vai x tādi līderi, kas ir gatavi pavilkt, tas ir viena no atslēgām. Taisnība. Es padalīšos ar personisku piemēru. Jau 10 gadus atpakaļ dzīvoju pilsētā Liepāja. Un gribējās ar daudzām citām mamām kopā nodibināt skolu. Tāpēc, ka vienkārši bija tāda situācija, ka skolas ir ļoti daudz, bet ne tādas, tā kā gribētos kaut ko savādāk alternatīvāk, teiksim, ja. Un mums bija tikšanās, ļoti daudz mammas bija, un arī bija tēti. Un tas tikšanās bija ļoti daudzas, un vairāk gadu garumā līdz manam pirmdzimtajam bērnam pienāca brīdis, kad jāsāk iet skolā. Protams, mēs to skolu nebijām nodibinājuši, un nebija neviena no šīm 5 ģimenēm, kuras akūti meklēja variants. Ja? Un vēl joprojām, es dzīvoju jau citā pilsētā, man arī viss jau šajā jautājumā ir atrasts alternatīvas un tā tālāk. Vēl joprojām
tur nav nodibināta privāta skola. Katra tā māma ir atradusi kaut kādas mūsu ģimenei pieņemams variants, vismazāk sliktais, ja mēs tur vedam tur vai braucam uz to skoliņu, Bet tā skola vēl joprojām nav. Un tas bija akūti jūtams, jo neviens nebija gatavs upurēt savu individuālo to labsajūtu, šī kopējā mērķa vārdā, apzinoties to, cik tas ir smagi ceļams akmens. Ja? Tā. Jā, tas vai tā upuri, kā tu saki, nest vai uzņemties, tas ownerships, tas, ka es esmu, ka es esmu tas, kuram, līderība dušiem būtu pareizākais, dušiem teikt latviski, Jā, tas ir ļoti svarīgi. Klasiski mēs, protams, runātu, ka nākamais čeklistē būtu arī kaut kāds tur atbalsts un finansiālais un tā tālāk, bet man liekas, ka tas ir pēc tam. Es teiktu, ka tas man liekas, lielākoties tiem, kuri, tur, kur būs tāds ierkstēli un vēlme un idejas un kvalitāte, tas, man liekas, tā finansiālā puse pēc tam atrisināsies. Jo man liekas, kopumā, lai cik tas arī es saprotu, ka tas tā bīstam to teikt, bet sabiedrības labklājība tomēr ir labāka. To var just, ka cilvēki dzīvo kopumā labāk. Un es domāju, ka arī arvien biežāk mēs kaut vai šīs pašas sabiedrības biedrības dibināšanas sakarā es biju super pārsteigts tajā brīdī, ka tā jautājums nonāca līdz biedru naudām un līdz biedru naudas apmēriem. Es tā kā gandrīz nokritu no krēsla tajā brīdī, ka tā kā tika nosaukti skaitļi, ka 300 eiro gadā nebūs par maz. Mēs, es atceros, Valmierā par 20, 50, 70 eiro gada ziedojumiem runājām kā bikli. Laiki ir mainījušies, un mēs saprotam, ka nav, respektīvi 50 eiro gadā vairs nav milzu nauda. Tā kā tas, man liekas, arī tomēr, tas man raksturoja kaut kādā mērā arī, ka, ja organizācija piedāvās kvalitīvu kaut kādu variantu un spēs tos biedrus iesaistīt un ziedotājus, tad arī finansiāli, gan caur projektiem, gan caur privātiem atbalstītājiem risinājumu atrastos, jo naudai, es domāju, nauda netrūkst mums kopumā apkārt. Jautājums, vai mēs viņu, protams, pareizi ieraudzīt un pareizajos virzienos novirzīt. Ants izstāst kādu interesantu piemēru saistībā ar līdzdalību un varbūt jūsu jauno biedrību. Gribās dzirdēt kaut ko tādu. Mums šobrīd ir aktuālais karstais kartupelis, ir ugunsdzēsēju depo ēka. Pats stāsts par ugunsdzēsēju posteni, tas ir beidzies un tur neko darīt. Tur man ir cita sajūta, man ir ļoti liela vilšanās. Šis bija tas brīdis, kad man par valsts pārvaldi bija ļoti liela vilšanās par to, ka šī ugunsdzēsēju jomas pārstruktūrēšana vienkārši notika pa kluso, respektīvi postenis tika īslaicīgi aizslēgts, darbinieki tika pārgrupēti, pēc 3 mēnešiem konstatēja, ka postenī nav darbinieku, tāpēc iecirknis postenis jāslēdz pavisam. Vienkārši taču uzzīmējam plānu, ka kartē sabilē postenis nav paredzēts, un mēs viņu slēdzam, un tas ir lēmums. Atklāts, izskaidrots, apspriežams, un tad tā kā izdiskutēs. Bet tev atkal nāks cilvēku bļaut. Tā kā mūs iznīcinat. Bet tas jau tāpat tagad tika izdarīts, tikai ar viltu, un man tas iedeva tādu, vai tiešām mēs nevarētu kā pieauguši cilvēki demokrātiski pieņemt lēmumu, apspriesties. Tā, man liekas, arī daļa no demokrātijas, un šajā brīdī tur no ministrijas puses tā bija tāda nesmuka rīcība. Lai vai kā. Tas stāsts turpinās ar to, ka ugunsdzēsēju depo māja sabilē ir pašā pilsētas centrā. Tas ir tā kā, ja tie, kas ir bijuši sabilē un tie, kas ir bijuši abavas tilta, tie zina to klasisko skaisto ainavu ar centra laukumu, sinagogu, abavu un ugunsdzēsēju tornis ir viens no šīs tā kā ainavas elementiem. Un pašvaldība atteicās tajā brīdī, kad postenis no turienes aizgāja. Pašvaldībai bija pirmā roka to māju pārņemt savā īpašumā. Mums tas liktos principā ļoti pašsaprotam, ka tam tā vajadzētu notikt, neriskējot to ēku nodot nezināmā izsolē, nezināmam rezultātam. Bet pašvaldība bija pieņēmusi lēmumu, pilnīgi ne ar vienu nekonsultējot, pilnīgi nekādas sabiedriskas apspriešanas par to, ka atteikties no tās ēkas. Un tad, principā, kopš mārta, aprīļa tas ļoti sakrit pilnībā ar mūsu biedrības dibināšanu. Un tad, principā, šo laiku mēs esam ik pa brīdim ar pašvaldību mēģinājuši stīvēties un argumentēt. Mums šobrīd notiek tāda interešu pārstāvība saistībā ar šīs ēkas turpmāko likteni. Diemžēl māja nodot izsolē, mums izskatās, ka tas viss ir bezcerīgi un beigsies bez rezultāta. Kas man savukārt ir atkal tāds milzīgi nepatīkams signāls par to, ka pašvaldība vispār nav nākus pretī uz sarunu par to tēmu. Pēdējā domas sēdē arī bija priekšlikums vismaz apspriest to jautājumu, bet viņš tika noraidīts uz domas sēdes darba kārtību. Tādā ziņā, ka doma ļoti atklāti, kas man liekas tik ļoti pat politiskie spēki, kuri ir visu laiku proklamējuši, ka mums ir ļoti svarīga kopienas līdzdalība un šeit beidzot ir cilvēki, kurus kaut kas interesē un ejam uz sarunu,
bet nobalso pret jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Elementāri apspriest, lai varētu publiski. Bet saprotu, ka tas ir tā kā, tā brīdī politiski varbūt neinteresanti. Tā brīdī tāda vilšanās tajā visā. Bet, atkal pašiem varbūt ir tāda papildu dzirkstelē, ka divi varianti. Jebkurš šitādi neveiksmi var nozīmēt vai nu tā kā izgāzāmies un nav vērts un neiem mājās, vai arī tieši otrādi piemet pagalīt vēl vienu. Jo tas, man liekas, arī tajā čeklistē, ko tu pirmie pieminēji, man liekas, tas ir viens no, starp citu, diemžēl, bet viens no čeklists elementiem ir, ka tev ir kaut kāds ienaidnieks vai kaut kas, ar ko cīkstēties. Un tas riktīgi veicina cilvēku tādu kopā būšanu un līdzdalību vēlmi, ka tev ir pret kaut ko. Jā, es tieši gribēju teikt, tā kā sanāk, tad mēs tā kā pret kaut ko, un tad mēs zinām pret ko, jo tas ir bezjēdzīgi un stulbi un nepareizi, un tāpēc mēs tā kā... Bet pret kaut ko mēs esam gatavāk mobilizēties nekā par kaut ko. Bet ļoti labi reizēm ir pret kaut ko. Bet jau atradīs arī pēc tam pat. Mēs jau par kaut ko cīnāmies pret kaut ko, un tas varbūt arī ir variants, noteikti, un tā noteikti bieži notiek. Tu pieminēji arī ļoti interesantu lietu nauda. Nauda. Ir tāds teiciens, neesmu nauda, nevar patikt visiem. Tas, kas attiecīgi nozīmē, ka nauda varētu būt tas universālais elements, kas patīk visiem. Bet līdzdalība un nauda, kā tev šķiet līdzdalība un finansējums, kā tas iet kopā? Protams, viens tu minēji, kad nauda it kā nāk pēc tam, bet... es tagad prasīšu tā jau ar tādu jau kaut kādu iekodēto tādu, atbildi, vismaz viedokli. Sociāli vēlam atbildi. Vai tomēr nav tā, kad tās līdzdalības aktivitātes mums tieši tāpēc īstenībā arī tā līdzdalība klibo gan pēc visādiem pētījumiem, reitingiem un tā tālāk un iesaistas nav, tāpēc, ka tur nav resursi, tāpēc, ka tur īstenībā nav naudas, tāpēc, ka tur nav stratēģijas un nav arī attiecīgi finansējumi. Mums principā, diemžēl, lielākā daļa līdzdalības aktivitātes bez tām, kas varbūt iekodētas likumā un kā mēs te dzirdam, kurās ļoti bieži neviens nepiedalās, sabiedriskās apspriešanas bez ar nulle viedokļiem. Un tad ir tie projekti, kur tā kā rekuta kaut ko mēģinam, kaut ko vācam kopā, un projekts beidzās, un arī process beidzās. Vai varbūt nebeidzās, bet viņš tad attiecīgi vairs nav tik jaudīgs, jo loģiski mēs nevaram vairs kliņģerus visiem nopirkt, lai cilvēki atnāktu. Tu saprati to domu. Kā tu skaties uz šīm attiecībām? Es, protams, nenoliekšu faktu, ka finansējums ir vajadzīgs tādā ziņā, ka ir tas, kur viņš ir pietrūcis, viņš ir pietrūcis alažiņ tādai sistemātiskai un mērķtiecīgai līdzdalības atbalstīšanai. Kaut vai caur to, ka jebkurai valsts vai pašvaldību institūcijai vajadzētu strādāt un pilināt no saviem resursiem tajā, lai cilvēki piedalītos šur tur vēl kaut kur. Cits stāsts, ka reizēm tas cilvēkiem nav interesanti, jo tas jebkura līdzdalība var traucēt kādam. Bet tas būtu viens no veidiem. Droši vien tādā izglītošanas vienalga, vai tas ir izglītības kā jauniešiem vai izglītība cilvēkiem, pieaugušajiem, atgādināt, pilināt, skaidrot par to visu, tajā līmenī pilnīgi noteikti tas ir vajadzīgs. Finansējums, jo tas prasa nepārtrauktu ieguldījumu tam, lai kad kaut kur fonā tiek runāts par to, ka ir svarīgi iet un būt un piedalīties un lemt un neļaut bez tevis kaut kam notikt un tā. It kā jau gribētos cerēt, ka varbūt pēc 50 gadiem mēs kā sabiedrība izaugam un varbūt, ka paši tam vairs varbūt, ka nevajadzēs to ārējo finansējumu un impulsu. Bet laikam jau pat tādās ļoti pieaugušās demokrātijās kā Amerika, kurā jau tas notiek varbūt pārsimtus gadus, arī tur joprojām valsts finansējums ir nepārtraukts un konstants, brīvprātīgā darba un dažādu citu līdzdalības rīku uzturēšanā, tur valsts finansējums tiek joprojām ieguldīts. Vienīgi viņš varbūt tās tiek ieguldīts mazliet citādi, nevis finansējot vienu vai otru konkrētu organizāciju un atsevišķu projektu, jo tas kaut to varbūt to atkarību kaut kā veicina, bet atrodot citus kaut kādus sistemātiskus veidus, kā nodrošināt to, lai cilvēkiem tiek nepārtraukti atgādināts jau no bērna kājas par to, ka tas ir svarīgi, ka tu esi iesaistīts procesos. Un kā tu to vari darīt? Tā kā tur viennozīmīgi finansējums ir vajadzīgs. Jā. Šī iemesla dēļ arī mums arī aktīvo iedzīvotāju fondā. Tas tāds arī tagad, tas jautājums ir par to, vai, kas ir efektīvāk, kaut kādi lieli, gari, plaši projekti un iniciatīvas, kuras
teorētiski mēģina kaut kādu sistēmu būvēt, vai, ko es pats arī sākumā pieminēju, ka atkal tie kaut kādi jaunpienācēju iniciatīvu grupas, kuras ienāk ar tādu superīgu dzirksteli, kur iespējams tas salīdzinoši nelielās aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums ir ļāvis viņiem atkal kaut ko jaunu ienest, un viņš ir tikpat vērtīgs. Tāpēc nav varbūt arī vienmēr tāda viena atbilde, ka tikai kaut kādās sistēmās un ilgtermiņa tur lietās ieguldīt vai izglītībā. Reizēm arī tie atsevišķie mazie pilieni arī ir vajadzīgi. Tā kā droši vien tajā visā pa bišķītim vajag. Un kā tev šķiet, Andris, tas ir mazliet uz citu jautājumu iepriekšējo, ka tu atbildēji par savu to motivāciju līdzdarboties. Vai ir tā, ka piederības sajūta veicina līdzdalību? Jā, viennozīmīgi. Es tā domāju, ka viennozīmīgi jā. Jo tad, ja tu piederi tai, vienalga, vai tā ir vieta, skola, pagalms, vai kaut kāda organizācija, vai kaut kas, tad tu esi vairāk arī motivēts viņu, lai viņa kļūtu stiprāka, jo es jau gribu piederēt kaut kam stipram un foršam, nevis tā kā vārguļu ciltī, vai ne? Un es tā kā līdz ar to, man liekas, tāds, tas varētu būt papildus arī. Okay, tad varētu būt, ka veicinot piederību, mēs veicinām līdzdalību, un otrādi, veicinot līdzdalību, mēs veidojam piederības sajūtu. Es domāju, pilnīgi noteikti, tas pirmais variants ir pilnīgi noteikti tā, ka stiprinot piederības, domāju, pilnīgi noteikti ir lielāka vēlme arī tajā iesaistīties un piedalīties. Jo, man jau liekas, ka tas ir arī paplašinot to stāstu, stāsts par Latviju tajā brīdī, kad Latvija bija atmodas periodā, tā piederība un ticība bija ļoti, ļoti stipra, un tāpēc arī bija tā jauda. Un tad vienā brīdī tu kaut kam vairs sāc neticēt, un tu sāc neusticēties, un tu tā kā attālinies, un tad tu arī vairs tajā negribi tik ļoti ieguldīties. Ja pat nonāk tik tālu, ka es pat negribu ar to asociēties, tad jau es pavisam noteikti negribu to atbalstīt, tā kā būt ar to sasaistīts jebkādā veidā. Tā kā jā, es domāju, viennozīmīgi piederība ir ļoti liela atslēga. Jautājums ir katram, un tā jau arī īsumā varbūt arī tā kā atbilde tai tādām līdzdalības veicināšanai viens no veidiem, kad mudināt katru cilvēku atrast, kam viņš drīzāk grib būt piederīgs. Jo ir cilvēki, kuriem varbūt ir mazsvarīga piederība tādai ģeogrāfiskai kopienai. Man piemēram, ir svarīgi, ja es dzīvoju Sabilē, man ir svarīgi, ka es tā kā ar godu varu iet un teikt, ka es dzīvoju Sabilē, un es tur, es tai vietai piederu, un man tas ir nozīmīgi. Ir cilvēki, kuri tam nē. Man ir bijuši cilvēki, kuri, man īpaši ar Vācijas jauniešiem runājot, man liekas, viņiem ir ļoti izteikti atkal tāda izvairīšanās no nacionālas piederības, viņiem ir svarīga tāda vai lokāla piederība vai globāla piederība kaut kam, bet tad, viņi no nacionālā. Latvijā mums ir, ir ļoti daudz, kuriem atkal tā nacionālā piederība ir svarīga. Kādam citam varbūt ir svarīga piederība kaut kādai profesijai vai kaut kādai citai kopienai, bet tas arī ir, man liekas, ok, tad tas tu arī, labi, tajā tu vari ieguldīties. Jā, bet ļoti interesanti, mēs jau parasti tomēr esam piederīgi vienlaicīgi vairāk kaut kādām dimensijām, vai ne? Un tad... beidz, man 4. klases bērnam bija tāds uzdevums sociālajās zinībās un vēsturē. Pirmais uzdevums šajā mācību gadā tieši par to, kādām sociālajām grupām tu piederi. Viņš var sarakstīt uz A4 lapas, te 20 grupas, to starp tumšmatis, piemēram, basketbolists un tā tālāk, Bet tātad tu piedari tātad kaut kādai sociālai, tas mēs jau te ābečnieku jau aizgājām, bet bet... Nē, bet sāksim no pamatā. Jā, tieši tā. Man liekas, ka ar to arī patiesībā, varbūt, ka tur arī ir, viena no atbildēm ir, ka mēs reizēm to līdzdalību paceļam tik ļoti augstā līmenī, ka cilvēks viņu nesaprot. Un man liekas, ka tas tad ir pilnīgi ok sākt no pamatiem. Jā, tas ir tāda fantastiska tēze. Mēs, kā saka, reizēm samudrijam lietas, vienkārši aizlaižam kosmosā satelītā un pēc tam paši knapi saprotam, kur mēs tur rotējam. Kā tev liekas, ko vajadzētu darīt, lai mēs tā bišķi uz zemes nolaistos? Cilvēkam ir jādod, cilvēkam ir jādod tā piemēri vai sajūta, ko viņš, kas ir tie viņa iespējamie līdzdalības veidi, varianti un tā kā ļaut viņam to piedzīvot. Tā kā jau sākumā sacīju, tas caur to izgaršošanu kaut kādā mērā. Un iespējams, ka tas arī tas, ko mēs varam darīt. Varbūt man šobrīd šie vārdi arī ir aktuāli, tāpēc, ka mēs no Aktīvo iedzīvotāju fonda šajā pēdējā projekta konkursā par kampaņu, demokrātijas skaidrošo kampaņā, mums arī ir ielikti atslēgvārdi, ko mēs no viņas sagaidām no šīs kampaņas, tieši cilvēku valodā, iedot piemērus, lai cilvēkam tā kā parādītu, kā tu
vari piedalīties jebkurā līmenī, un ka ir tie dažādie varianti, un ka demokrātija un līdzdalība nenozīmē tikai un vienīgi līdzdalību Saeimas darba grupās kaut kur Jākaba ielā, par ko es vispār nesaprotu, par ko jūs runājat. Bet ka tas var nozīmēt arī, viens no tādiem maniem vēl vieniem blakus lauciņiem ir daudzdzīvokļu māja un mājas apsaimniekošana, kas no vienas puses ir privāta interese, bet no otras puses, man liekas, tas ir pirmais līmenis ļoti daudziem, jo cilvēkiem pat tas neinteresē. Bet tu saproti, ka mēs runājam par tava privāta īpašuma lielo jumtu. Ja tecēs lielais jumts, tad būs beigts arī tavs dzīvoklis, kas ir tavs privāts īpašums. Jā, bet es jau dzīvoju otrajā stāvā. Absolūti šādas sarunas, bet vai tiešām, Tātad, ja mums ir jāsāk no šī, un es uzskatu, ka ir ok sāk no šī līmeņa, un starp citu man šī daudzdzīvokļu apsaimniekošana ļoti daudz ir mācījusi arī par līdzdalību un skaidrošanu. Viens no tādiem atslēgvārdiem, ko es tomēr esmu iegūs, ir neatlaidība, ka tu reizēm sapratu, ka tātad līdzdalības skaidrošana, veicināšana, tas ir nebeidzams process. Jebkādu lietu skaidrošana, tas ir nebeidzams process, un tu netiks pie rezultāta strauji, bet es tiešām esmu piedzīvojis to ļoti patīkamo gandarījumu, ka tu 2 gadus cilvēkam skaidro, atgādini, kaut ko paskaidro, viņš atkal uz tevi kliedz un nesaprot, un es viņam atkal pacietīgi skaidroju, un tad viņš pēc 2 gadiem uz tevi vairs nekliedz. Un tā ir tāda ļoti patīkama sajūta, ka tātad tu neatlaidīgi kaut ko darot, vari panākt pārmaiņas, un cilvēks jau nāk uz kopsapulci. Tātad tas ir nākamais līmenis. Viņš jau ir sapratis, ka par savu privāto īpašumu vajag iestāties un lemt, jo citādi tavā vietā izlems. Un man šis daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana darā ziņā ir bijis arī tāds mazs modelis tam, kā sabiedrība lielā mērā funkcionē. Jo pa lielam jau tas pats vien ir. Latvija jau arī mums kopā pieder, tikai varbūt nav mana fiziski domājamā daļa ar zemes grāmatas ierakstu. Bet tāpat ir runa, ka ja es neiešu kaut ko darīt, tad manā vietā kāds izlems, un tad pēc tam man nav iemesla čīkstēt par to, ka māja ir nokrāsot rozā, jo es negāju balsot, ka es viņu gribu zaļu. Paldies par to, kā atbrauci. Paldies par sarunu, satikšanos. Jā, tieši tā. Paldies.